Manā dzīvē ļoti liela nozīme dziesmai ir bijusi tieši pateicoties manam tētim Daumantam Kalniņam, kurš labu gribēdams izveidojis folkloras kopu, nosaukums Spurguļi. Un šajā folkloras kopā, protams, ka galvenie dziedātāji bija viņa paši bērni, tā skaitā es un mana māsa Ieva. Un jūs ik viens labi zinat, ka mazam puikam, kuram tuvojās jau pusauģu gadi, dziedāšana ieģērbtam vilnas vamzītī. Publiskos pasākumos nav tas, kas varbūt ir tāda goda lieta. Un es parasti ar sakostiem zobiem uz šiem folkloristu pasākumiem devos, bet es sapratu, ka man ir jādodās un jādzied. Un es atceros vienu ļoti jauku epizodu, kurā šeit pat Pilsētas dārzā bija ieradusies Latvijas televīzija filmēt. Iespējams, ka raidījumam Labvakar sižetu. Protams, kad mazajiem Kalniņiem bija jāsaģērbjās savās vilnas drāniņās un jādzied dziesma. Tētis saka, nu klausies, taču varētu to savu labo dziesmu, to es iejūdzu raibu zaķi nodziedāt. Un es, protams, sakostiem zobiem, protams, ko es daudz strīdēšu. Paņēmu savas lielās bungas, nostājos šeit pat Pilsētas dārzā zem Ozolu un dziedāju. Bet tagad ar laiku, paskatoties atpakaļ uz šo klipu, tā mana nepārāk lielā mīlestība tajā brīdī par šo dziesmu ļoti labi redzama, kā es ar skābu ģīmi nolaistām uzacību, situ pa tām bungām un dziedu. Es iejūdzu raibu zaķi rakstītās, kam manās, un tas drūgums caurstrāvo ļoti šo manu pirmo un vienīgo mūzikas ideo. Tad, kad es domāju par kādu dziesmu, konkrēti, ko man vajadzētu, pirmā kaut kāda asociācija ir, man bija 4 gadi, kad man tētis vedza iestāties bērnu mūzikas skolā. Un es ļoti vēlējos, es sevi jutos ļoti liela un prātīga, un kā es mācīšos, un kā man to visu gribās. Un es jau līdz tam biju arī, mēs bijām kopā mājās ļoti daudz dziedājuši. Un es dziedāju augstajā kalnā, kas arī man vēl joprojām ļoti patīk. Un tad, kad es biju šo dziesmu nodziedājis, tad man tēti, mūzikas pedagoģi pasauca malā un teica, varbūt iemāciet tam bērnam dziedāt kā mazai meitenei, nevis kā vecam vīram. Jo acīm redzot ar tēti kopā dziedot, es kaut kā automātiski biju pārņēmis, jādzied ir tādā zemā un pamatīgā balsī, un tad es veselu gadu mācījos dziedāt kā normāla meitene, nevis kā vecs vīrs. Nākošā gadā man tomēr uzņēma mūzikas skolā, pateicoties pūlēm. Pūtvējiņi jau ir mūsu latviešu klasika, teiksim, ja tā var pateikt. Un pūtvējiņi kā dziesma dziedama no sirds, tiek dziedāta gan svētkos, gan arī Cēsu muzejā, faktiski varētu teikt arī ikdienā. Un, teiksim, Cēsu muzeja maniem kolēģiem, gan varbūt šobrīd, gan arī agrākā jaunībā, teiksim, tradicionāli mēs kopā esam gan ekskursijās braukuši, gan, teiksim, arī tāpat svētkus svinējuši savās, teiksim, ģimenēs, kur kolēģi piedalās, un pūtvējiņi tiek dziedāta, es teiktu, katru reizi sanākot kopā. Ja, tad, ja man būtu jāizvēlās no dziesmām, kuru dziedāt, varbūt visbiežāk, tad tā ir pilnīgi noteikti pūtvējiņi. Es pat nezinu tādu, varbūt, latvieti, kurš šo dziesmu nevarētu droši vien nodziedāt. Un to es arī varētu novēlēt visiem jauniešiem. Gan savējiem, gan arī citos muzejos strādājošiem dziedāt. Gan skaļi, gan varbūt arī pieklusinātāk kādā no reizēm pūtvējiņas. Kaut gan mēs esam arī savu laiku pieklusināti dziedājuši ar pūtvējiņas. Ir arī tādas reizes bijušas. Ja, kad šķiet, ka pūtvējiņi, tas jau nav nekas jauns, ja, ka tā ir arī latviešu tāda neoficiālā himna. Faktiski bijusi arī tālajos laikos, padomju laikā varbūt vēl, jā. Un tad vēl tāds, tāds interesants klipss, vai ne? Tad, kad viņa no 5 gadiem sāka mācīties
mūzikas skolā klavieres. Nu, protams, nebija cītīga pie tām klavierēm. Un ja mums iznāca mājās kādi konflikti, un es esmu dusmīga, vai ne, viņa momentā iet pie klavierēm un spēlē. Tik skaisti viņa spēlē un vēl piedzied klāt. Nu, man dusmas pilnīga reizi ir kā atņemtas, vai ne? Tur ir tā lieta, kā saka, tā dziesma jau savieno ar to kosmosu. Nē, nu tā bērnības dziesma, ko es varētu teikt, pirmā dziesma, kur es uzstājos publikas priekšā, kurš gads mamma 88. Trīs gadi bija. 3 gadi man bija cēsīs, bija sieviešu demonstrācija. Sieviešu demonstrācija par, jā, tā bija sieviešu demonstrācija par tīru vidi, lai mums gaiss kvēlot lāsmai 3 gadi. Tā bija Ļeņina piemineklis vēl. Jā, tā bija Ļeņina piemineklis, bet tur bija mikrofons, vai ne? Un bija Kamaza aizmugurē ielikts mikrofons. Guna, tagad rukšāna, Guna paņēma mani uz rokām, pacēla pie tā mikrofona, teica, tu dziedi kaut ko lāsmiņu, un es rāvu vaļā, visu meita gāja uzavot. Tad tā bērnības dziesma varētu būt meita gāja uzavot, un vēl, kas man ļoti ir paliks atmiņā, ko man vecmāmiņa dziedāja, bija skudriņa pa dārzu rāpot čaklas stiebrus lasa, kur tad tik agri čapu ansītis tai prasa. Tas bija tās bērnības dziesmas. Vēl viens bija, kad mēs braucām lasīt avenes. Un man bija 4 vai 5 gadi, man bija šausmīgi garlaicīgi, jo visi tur tie pieaugušie lasa, un tā vecāmām arī, kas bija mūzikas skolotāja, nolika mani uz celmu, un es stāvēju, viņa man mācīja, ka viņš pūš un saules siltas sešas ciņa gadu mērķi. Jā. Tiem miltas kājām dus, jā, un saulē,